sevišķi sirsnīgi atļaujiet man sveikt pirmrindniekus, slaucējas pirmrindnieces, jaunokopējas, cūkopējas, putnkopējas pirmrindniekus. Atļaujiet sveikt šī kolektīva vadītāju Astrīdu Bērziņu, pamatslaucēju. Darbs teic darītāju. Ja katra slaucēja izslaugtu kaut pusi no tā, cik viņas 5000-nieces, tad pārtikas programmu izpildīt varētu krietni vien ātrāk. Lopkopju svētki Cesvainē ir visas saimniecības svētki. 9/10 ienākumu dod lopkopība, pārējās nozares strādā tās labā. Sākums bija pirms 3 gadu desmitiem, un daudzi, kā saka, auguši kopā ar saimniecību. Valodas šūpulītīs, šūpulīt līgo lēdī, dzelteni palocēni, līgojas bērns un zarī, zaros skan putnu rītī, izšūpot dzimtā malā, man mazu palocītī. Nez vai iedzīvotos Vidzemē šīs svežzemnieces, ja tās labi neaprūpētu. Patreiz pusi ganāmpulku ir 1974. gadā no Vācijas Federatīvās Republikas ievestās Anglēras šķirnes govis. Piena upes tek bez mitēšanās. Ir visi apstākļi darbam, ir noteikts lauksaimnieciskās industrijas ritms. Produktīva šķirne ir laba lieta, bet neiztikt bez slaucēju un visu fermā strādājošo meistarības un darba mīlestības. Pērnējā 5-gadē saimniecība atzīta par vienu no labākajām lopkopības produktu ražotājām republikā. Būs barība, būs arī izslaukumi. Dzeņu fermā tie alaži ir lieli gan vasarā, gan ziemā. Saimniecības stipendiātes Ingrīdas Pureniņas valstībā ir mūžīgā vasara. Siltumnīca viens no jaunākajiem saimniecības cehiem. Pašiem savs puķu veikals Madonā. Tas atvērts nesen, taču nav jāreklamē. Cesvainis vārds ir pietiekami populārs. Jauni ienākumu veidi, jaunas nozares, jauni nami. Vai te atklāja jaunu slimnīcu? Nē. Šoreiz slimnieku lomās iejutušies 45 teātra mākslas entuziasti. Gaidīts viesis un padomdevējs ir Rīgas operetes teātra režisors Kārlis Pamše. Es atvainojos, lūdzu uzmanīgāk. Citās, paldies. Akterim jāvar viss. Nu, bet man reizē neiet kosmos. Pašam jāpadod galvāts un pašam jāatbild. Un bikses par galvu novilkt arī akterim vajag pašam. Nav bijuši gadījumi. Paldies. Un sākam to mēģinājumu, kas mums bija plānots. Paldies. Un te es jūs pieķeršu. Kurš no jums darbojās, kurš domā un kurš fleitē? Kurš melo, kurš sameloja? Kad es jums saku, un cik tur iznāk, kaķis uz astes ar aiznes? Ziniet, man ir Agnes, vai interesē tas vai neinteresē? Kā es iedarbojos? Cik tur iznāk? Skaramies durcis tikai tā, terums priekšu. Bet šis ir kardinālais jautājums. Kam tiešā cēlēnā būs atbildi? Es neiešu, es to visu palikšu un ko par to maksā? Stūba dzīvi.
Tie akmeņi, šī ir. Lūdzu? Jā, labi, jā. Ja viņš tikai nomierināsies, nebūs uztraucies, dabūs viņam no sasprindzinājuma. Viņš var pat lietas koks. Īsti varoņi tenori. Tādu antragos ir vesels koris. Joks paliek joks, bet nozare ar katru gadu kļūst ienesīgāka. Pēc rekonstrukcijas te izskatās kā fabrikā ar dzīvu konvejeru. Lauksaimniecībai nostājoties uz rūpnieciskiem pamatiem, tehnikas sarodas arvien vairāk. Jau tagad saimniecībā tās ir tik daudz, ka viena mehānisko darbnīcu montāžas zāle aizņem gandrīz pushektāru. Tūlīt var doties uz lauka. Tā ir pārbaude, pavasara tehnikas skate. Pirms 10 gadiem saimniecībā bija 70 traktoru, tagad 2,3 reizes vairāk. Padomju saimniecība Cesvaine ir valsts šķirnes lopu audzētava ar tiesībām pašiem parakstīt cilts dokumentus. Jauno šķirni ieviešot, vislielākās bažas bija par barību, vai svežzemniecēm garšos pašmāju zālīte. Garšo gan. Gads bija tāds, ka barību gatavot vajadzēja gandrīz tūliņ pēc apsējībām, bet tika galā. Ar rupjo lopbarību saimniecība sevi apgādā pilnībā. Lai dažādotu govju ēdienkarti, uzcēla zāles pārstrādes cehu. Kur tu tādas starpības starp komisijas locekļiem? 1,8, Anita ir 8,3, man ir 8,3. Nu, tas nav ņemams vērā. Nu, kā cik tev ietekmes? 25 gadus saimniecību vada Jānis Kārkliņš, Republikas nopelniem bagātais lauksaimniecības darbinieks. Šai laikā saimniecība ir sakuplojusi. Direktors sāka ar permu un noliktavu celtniecību, jo vispirms ir jāiemācās savu produkciju saglabāt. Droši tika eksperimentēts. Un tā darba gala iznākums, reālais efekts, Cesvainē kļuva noteicošais jau 1969. gadā, kad šeit ar speciālu lēmumu izmēģinājuma veidā tika ieviesta jauna apmaksas un prēmēšanas sistēma. Elastīga ekonomiskā stimulēšana, pašpārvalde, tas viss, ko partija aicina drošāk ieviest dzīvē, šeit jau ir realitāte. Sporta svētki pulcē vienkopus jauniešus. Ja nebūtu tādu pasākumu, kas meitenēm un puišiem paprātam, diezin vai saimniecība noturētu savus jaunos kadrus.
Vai šķēršļu pārvarēšana neatgādina grūto ceļu uz panākumiem? Saimniecības pirmais sasniegums bija pirms 20 gadiem. Tiek piešķirts Latvijas kompartijas centrālās komitejas un ministru padomes ceļojošais karogs. Pēc 2 gadiem Cesvaini ieraksta Republikas lauksaimniecības darbinieku goda grāmatā. Pēc tam Vissavienības ceļojošais karogs. Tad darba sarkanā karoga ordenis. Visu jau neuzskaitīs. Arī ienākums nevar salīdzināt ar agrākajiem. Visa dzīves kārtība kļūst citādāka. Gan darbs, gan atpūta. Ģimeņu spartakiāde veselības diena. Gan jautrajās, gan nopietnākās sacīkstēs līdzjūtēji iekarst vienādi. Kurš būs stiprākais, veiklākais, kam uzsmaidīs zvejnieka veiksme, un kurš izvārīs visgardāko zivju sopu? Cesvainis skolas beidzējs prot vadīt kādu braucamo. Bet tādu māku var iemantot tikai darbā. Tradicionālās aršanas sacensības ir gan cīņa par labākā arāja godu, gan mācības augsnes apstrādāšanā. Cesvainis arājiem kvalifikācijas atliku likām. Katrs 4. ir 1. klases traktorists, katrs 2. otrās. Vasarā viesizrāžu laiks. Cesvainis tautas teātrim piedāvājumu pietiek gan no tuvienes, gan tālienes.